Gleznainā ainavā ar 3 upēm Bauskas dabas parka dziļumos atrodas Bauskas pils komplekss, 15. līdz 17. gadsimta piemineklis. Tas sastāv no 2 ēkām. Vecās pils, kas tika būvēta kā Livonijas ordeņa cietoksnis uguns šaujamo ieroču lietošanai, un jaunās pils, kura tika uzcelta Kurzemes hercogu vajadzībām kā nocietinātā rezidence. Bauskas pils vienmēr ir bijusi militārs objekts. Bauskas pils ir unikāls Latvijas arhitektūras un militāro būvju mantojuma objekts. Tajā nozīmē, ka pils vecākā daļa, Livonijas ordeņa cietoksnis Bauskā, ir vienīgais cietoksnis, kurš celts, jeb mūsdienu vārdiem sakot, projektēts tieši ugunsšaujamo ieroču lietošanai. Un tas nosaka, ka cietokšņa arhitektūra būtiski atšķiras no visiem senāk, agrākā perioda cietokšņiem Latvijas teritorijā. Tā sienas ir daudz biezākas, zemākas, aprīkotas ar šaujamlūkām, kā lielgabalu, tā rokas ugunsieroču lietošanai. Jaunā pils ir vienīgā saglabājusies daļēji pirmo Kurzemes zemgales hercogu Ketleru rezidence. Tas ir vienīgais piemineklis Latvijā, kurš ilustrē renesanses un manierismu laika piļu arhitektūras dekoratīvās mākslas izpausmes Kurzemes hercogistē. Muižnieki te ģērbās pēc pēdējās Eiropas modes. Senlaicīgie tērpi ir apskatām ekspozīcijā. Muzeja darbinieki arī labprāt paši tos demonstrē, spēlējot nelielas ainiņas no pagātnes. Bauskas pils teritorijā tika atrasti daudzi ieroči, arī tie ir rūpīgi saglabāti. Apkārt pils kompleksam ir redzama aizsargvaļņi, franču sistēmas zemes nostiprinājumi. Tos izveidoja Zviedrijas karaļa Kārļa 7. laikā. Novada iedzīvotājiem Bauskas pils ir prestiža vieta. Vietējie uzņēmēji pils attēlu lieto kā zīmolu saviem ražojumiem vēl šodien. Bet teritoriālās, vēsturiskās un mākslas stila pēctecības ziņā pils loģiski iekļaujas savdabīgā Latvijas arhitektūras trio – Bauskas pils, Rundāls pils, Jelgavas pils. Tas ir starptautiski atpazīstams turisma maršruts. Lai izjustu pagātnes dvēsmu, pavisam noteikti nav jādodas uz ārzemēm. Arī Latvijā tiek glabātas īstas vēsturiskās un kultūras pērles. Bauskas rācnams tika celts 17. gadsimta pirmajā pusē par birtirmeistaru un rāckungu līdzekļiem. Uz 3 gadiem Bauskā arī tika ieviests speciālais nodoklis. Rācnam labā tika iekasēts 1 šiliņš no katras preces, kas tika pārdota Bauskā. Sākumā ēka bija vienstāva, bet ar laiku tika uzbūvēts arī 2. stāvs. Bauskas rācnams pārstāv tipisko Latvijas 17. gadsimta arhitektūru. Tādas ēkas šodien praktiski vairs nav saglabājušās. Nesen izremontētais rācnams šobrīd ir kļuvis par Bauskas centru. Pirms kāda laika arī pat raisījās tādas diskusijas, kur tam mums īsti atrodas pilsētas centrs. Ja? Rācnams nebija atjaunots, te bija tāda visai necila vienstāva ēka, un tad cilvēks sprieda, varbūt tur augšā pie autoostas un pasta un viesnīcas, varbūt tur, kur atrodās, tajā laikā vēl bija pilsētas domes nams un rajona padomes nams, varbūt tajā vietā viņš atrodās, diskusijas par to jautājumu. Bet tagad, kad ir rācnams, viņš, kā ir pieņemts no seniem laikiem, rācnams iezīmē pilsētas centru. Rācnams tradicionāli ir bijis tirgotājas vēršanas un mērīšanas vieta. Arī mūsdienās turisma un informācijas centrs piedāvā apmeklētājiem savdabīgu atrakciju. Mums te ir izstādīti vecie svari, atsvari, dažādi mēri. Tā kā senākos laikos ar šeit atradās tie pilsētas mēru etaloni. Mums ir arī tāds piedāvājums, turisma produkts, sver un mērīt Bauskā, un katrs apmeklētājs te var nosvērties pudos un mārciņās un nomērīties pēdās un collās un par to saņemt arī attiecīgu certifikātu. Apmeklētāji par saviem viduslaiku parametriem ir sajūsmā. Tātad jūs esat vai nu 3 oletis, 5 collas un 3/4 gara vai 6 pēdas, 5 collas un 3/4 collas gara. Ja, un šie ir pēc Rīgas
mēriem, jo Bauskā bija jālieto Rīgas svari un mēri. Lūk arī svēršanas etaloni. Protams, ka 17. gadsimta svari nav tikpat precīzi kā mūsdienu elektronika. Tomēr nosvērties uz tiem ir aizraujoši, bet ar laiku rācnamam būs vēl papildus funkcijas. Pašlaik rācnamā ir izbūvēts šeit turisma informācijas centrs. Var teikt, ka visas telpas vēl nav apgūtas. Tad vēlāk augšā atradīsies, kur agrāk atradās tieši Rāckunga sēžu zāle. Šeit atradīsies Bauskas dzimtsarakstu nodaļas, arī telpas, kur arī varēs notikt laulības ceremonijas un varēs uzņemt arī viesus. Tā būs tāda reprezentatīva telpa. Rācnams uzbūvēts uz kādreizējā tirgus laukuma, bet tagad Rāclaukumā notiek dažādi sabiedriskie pilsētas pasākumi. 1591. gadā Bauskā sāka būvēt jauno Svētā gara baznīcu. Sākotnēji tā bija bez torņa. To pabeidz būvēt tikai pēc 32 gadiem. Franču Krievu kara laikā Bauskas baznīcā ieslodzīja gustā saņemtos Krievu karavīrus, bet pēc tam tā pārtapa par armijas pārtikas noliktavu. Baznīca stipri cieta, kad Bausku ieņēma sarkanā armija. Tika nopostīts jumts, izsisti visi logi. Netālu no kancelējas cauri jumtam iekrita arī aviobumba. Brīnumainā kārtā tā nesprāga. Baznīca kalpo cilvēkiem vēl šodien. Baznīcas altārs ir 17. gadsimta beigu monumentāla dekoratīvās mākslas piemineklis. Savukārt kancele ir darināta rokoko stilā. Svētā gara baznīcā joprojām skan ērķeļu mūzika. Instruments te tika uzstādīts 18. gadsimta vidū. Īstas vēstures liecības glabā baznīcas soli. Vecākie no tiem ir izgatavoti 17. gadsimta vidū. Par to liecina sola galā izgriezts datējums 1640, bet blakus solā saglabājies Bauskas ģerbonis. Tas ir viens no vecākajiem tā attēlojumiem. Kā jau tolaik bija pieņemts, baznīcā notika arī abadīšana. 200 gadus tā kalpoja par adusas vietu apkārtējiem pilsētniekiem un muižniekiem, bet viņu kapu plāksnes tika ievietotas grīdā un pa tām staigāja. 19. gadsimta beigās kapu plāksnes izņēma no grīdas un piestiprināja pie sienas. Viena no visvecākajām plāksnēm pieder Codas muižas īpašnieka Kristiāna Šrēdera sievai Elizabetei. Tā ir datēta ar 1571. gadu. Svētā gara baznīcā saglabājās arī divas epitāfijas. Tās ir dekoratīvās mākslas veids, kas ir tieši saistīts ar abadījumiem. Viena ir darināta 1677. gadā, otra 1757. gadā. Baznīcā atrodas arī plāksne tās draudzes locekļu piemiņai, kuri krita Pirmajā pasaules karā un Latvijas brīvības cīņās. Šī plāksne tika uzstādīta 1928. gadā. Tajā pat laikā zem stikla zelta rāmī tika ielikti Svētās zemes palmu zari, kuras baznīcai atgriežoties no svētceļojuma uzdāvināja tās mācītājs Turus. Pateicoties draudzes locekļu un pilsētnieku gādībai, Svētā gara baznīcu vēl šodien apgaismo 6, 17. un 18. gadsimta bumbu tipu lustras. Un vēl joprojām strādā torņa pulkstenis. 17. gadsimtā darinātais mehānisms un ciparnītis pēdējo reizi tika remontēts pirms 150 gadiem, taču joprojām rāda precīzu laiku. Braucot ārā no Bauskas pa Via Baltika ceļu pie pagrieziena uz Mežotni, atrodas Rīgas motoru muzeja Bauskas filiāle. Zāle, kurā mēs šobrīd atrodamies, ir nosacīta veltīta spēkratu vēsturei Latvijā. Šeit ir apskatām gan autoparaugi, kādi 30. gados tika izmantoti Latvijā sadzīvē un arī reprezentācijas vajadzībām, kā arī tālāk mēs redzam ir padomju automobīļu kolekcija, kas, protams, pēdējo 60 gadu laikā pa Latvijas ceļiem daudz un dikti braukājuši. Katrā ģimenes albumā noteikti būs bilde, kur šīs mašīnas ir redzamas gan izpušķotas, gan netika izpušķotas, bet ļaudis lepojas ar to, ka beidzot ir tikuši pie savu personīgā transporta līdzekļa. Tāpat mūsu zālē jūs varat redzēt arī vienu no saglabājušamies Ford Vairoks automobīļiem, kas ir Ford automobīļi, kurus montēja un izgatavoja Latvijā. 30. gados ar rūpnīcas Ford atļauju slavenos automobīļus ražoja ne tikai Amerikā, bet arī citās valstīs. Sākot ar 1935. gadu, Fordus montēja arī Latvijā.
uzņēmīgs cilvēks vārdā Pauls Barons, kurš tāda ir noticis, kad ir patiesībā mazdēls Krišjānim Baronam, kuru varbūt mēs zinām no simtlatniekiem un tā labā skapja, ko viņš kādreiz ir izgatavojis. Tātad viņa mazdēls Pauls Barons ir pārņemts ar ideju automobīļu jāražo arī Latvijā. Ir tiek panākts valdības atbalsts tādā ziņā, kad ievestās automobīļu daļas tiks atbrīvotas no ievedmuitas tām mašīnām, kuras tiks Latvijā izgatavotas un pārdotas. Automobīļus ražoja akciju sabiedrība Vairoks, tagadējā Rīgas vagonu rūpnīca. Kopumā Latvijā tika izlaistas 300 Forda automašīnas. Bauskas filiālē ir arī kāds pavisam īpašs eksponāts – lielā kuļmašīna, kas 32 gados parasti bija viena uz 10 lauku sētu. Mašīna pēc būtības ir stacionāra, viņai riteņi tikai tāpēc apakšā, lai mēs aizvilktu no vienas mājas uz otru. Tad viņu pie tā šķūnīša tūmā kaut kur nostādām, blakus mums vajadzīgs ir dzinējs. Kuļmašīnai sava dzinēja nav. Kolekcijā ir arī padomju ekskluzīvs – 7-vietīgs melnais automobīlis ZIL 111. Tas ir automobīlis, kuru izgatavoja tikai reprezentācijas vajadzībām augstākā līmeņa funkcionāriem Padomju Savienībā. Šādus automobīļus, kā mēs redzam te fonā, izgatavoja tikai 10-12 automobīļus gadā, tikai Maskavas un Kremļa ģenerālsekretariāta locekļu transporta vajadzībām. Kā mēs sakām, šīs mašīnas bija vislētākās, jo viņām nekad nebija noteikti tirdzniecības cena. Šīs mašīnas bija iegūstamas tikai kā reprezentācijas mašīna, ja cilvēks atradās attiecīgajā amatā. Pavisam 10 gadu laikā ir izgatavot tikai 112 un 111 automobīļi. Tehniskie parametri šai mašīnai stipri vien atšķīrās no sēriju veida auto. Tajos laikos ZIL 111 jau brauc ar ātrumu 170 km/h. Tam bija automātiskā ātrumkārba, kā arī kondicionieris, kas tika novietots bagažniekā, jo svēra 150 kg. 70 km no Rīgas un 10 km attālumā no Bauskas pils atrodas Mežotnes pils. Šogad tieši augustā šī klasicisma pērle svin 210 gadu jubileju. Pili cēla 5 gadus no 1797. līdz 1802. gadam. Mežotnes pili Katrīna, Krievijas ķēzriene Katrīna II uzdāvināja savai mazbērnu audzinātājai Šarlotei von Līvenai, kas šeit ir bijusi tikai vienu reizi caurbraucot. Mūsdienās Mežotnes pilī notiek liela rosība. Turistiem ir sarūpētas vairākas klasicisma ekspozīcijas, bet kupolzālē notiek kāzu ceremonijas. Mežotnes pili īpaši iecienījuši jaunlaulātie. Precēties kārotājiem jau 2. gadu pēc kārtas tiek rīkot atvērto durvju dienu. Visi interesanti vienmēr tiek gaidīti 6. oktobrī. Šajā dienā Mežotnes pils ir atvērta ikvienam un piedāvā plašo klāstu, kas ir saistīts par un ap kāzām. Piemēram, piedāvājam izbaudīt dažādus ēdienus, konditorijas izstrādājumus, arī veidojam savu kupolu zāli tieši tādu, kāda izstās laulību ceremonijas laikā. Ja? Tad cilvēks var iepazīties ar šo pilnīgo klāstu un sliekties par to, par labu vai par sliktu Mežotnes pils svinībām. Pils pārstāvji uzsver, vietas pietiks visiem. Te ir viesnīca, kurā ir gan jaunlaulāto luksu, gan ģimenes apartamenti, gan mazāki numuriņi. 3. stāvā Mežotnes pilī atrodas 4-zvaigžņu viesnīca, kas ir 19. gadsimta stilā veidoti numuriņi. Pilnīgi katrs numuriņš ir ar savu nosaukumu un savu dizainu. Mežotnes pils tā ir vieta, kur apstājas laiks. Pils ir pieejama un atvērta tik vienam, tāpēc te bieži notiek masu pasākumi, piemēram, Raimonda Paula Ziņģa. Bet ir arī vieta mazākām svinībām – maza, mīļa, omulīga ziedu zāle. Pie pils ir uzbūvēts arī tiltiņš, kurš ved uz Rundāles pili. Mežotnes pils lepojās 2. gadu ar mūsu tiltiņu, kas ir pontona tilts pāri Lielupei, kas savieno īstenībā ļoti strateģiskas vēsturiskas vietas. Tā ir Rundāles pils un Mežotnes pilskalns. Ja? Jebkurš interesants, jebkurš viesis, kas atbrauc uz Mežotnes pili, var baudīt, pārējot pāri Lielupei, izstaigājot, aizejot uz Mežotnes pilskalnu vai 4 km attālumā aiziet uz Rundāles pili, kas ir ļoti svarīgi. Ja pirms tam vasaras sezonā viesi atbrauc pie mums pārņikšņot Mežotnes pilī, tad mums, diemžēl, bija jāsaka,
Lai tiktu uz Rundāles pili, jums ir jābrauc atpakaļ ar mašīnu uz Bausku, cauri Bauskai uz Rundāli, tad apskatot Rundāles pili atpakaļ uz Bausku, un pie mums tas sanāk kaut kādi 45 lieki kilometri, bet tagad mēs ar lepnumu varam teikt, iedodot klientam karti, parādot, kur iet 4 kilometru attālumā ir šī skaistā Rundāles pils, ja? Tiltiņš ir sezonāls, tas tiek uzstādīts pavasarī un noņemts iestājoties ziemai. Blakus pilī atrodas Mežotnes pilskalns, 5. gadsimtā to apdzīvoja zemgaļi. Senlaika pilsētnieki šeit sastopami arī šodien. Mēs dzīvojam senajā zemgaļu zemē Upmalē. Upmale atrodas austrumu zemgalē, un Upmales centrs kādreiz bija Mežotnes pilsēta. Mežotnes pilsēta ir atzīmēta 7. gadsimta arābu vēstures avotos kā liela ziedoša un bagāta pilsēta, kuras iedzīvotāji nodarbojas ar tirdzniecību un pielūdz uguni. Pilsēta pastāvēja 600 gadus. Šajā laikā 10 reizes tika nodedzināta līdz pamatiem un uzcelta no jauna. Zemgaļi bija sīvi karotāji, un viņiem bija reizēm draudzīgas, bet reizēm arī sliktas attiecības gan ar kaimiņiem lietuviešiem, gan ar citām baltu un somagru tautām, kas dzīvoja Latvijas teritorijā. Bet apmēram no 7. gadsimta Mežotnes pilskalnu sāka nocietināt, un Mežotnes pilskalnā bija izbūvēts valnis, kas ir mākslīgi radīts, un dažādas aizsarkonstrukcijas. Mežotnes pilskalnā dzīvoja apmēram 300 zemgaļu karavīri, kuriem nebija viena virsaiša, bet viņus vadīja vecākie. Indriķa kronikā ir minēti viņu vārdi Madis un Gailis. Šādu pārvaldes veidu sauc par militāru aristokrātiju. Karā ar krustnešiem 300 zemgaļu karavīri tika nogalināti, bet pilskalns izpostīts. Tādēļ par tā laika vēsturi vēsta tikai arheoloģiskie izrakumi. Tos glabā un pēta Zemgaļu kultūras biedrība Upmale. Pirmā vēstures liecība ir nauda. Zemgaļi kala savas monētas. Monētē ir divas puses. Vienā monētas pusē ir putniņš, kas ir atrasts pie Mežotnes pilskalna, un šis putniņš ir sievietes dvēseles un skaistums simbols. Tātad monētas putniņa puse ir skaistā puse, skaistuma un dailes puse. Otrā monētas pusē ir maģiskais mezgls, kuru sauc arī par vikingu maģisko mezglu, jeb par nepārtraukto mūžības mezglu, un tas ir spēka, gudrības un izturības simbols, kas ir atrodams gan baltu, gan slāvu, gan arī skandināvu rotās, un šis simbols ir atrasts uz šķēršu saktas. Un jūs šo simbolu varat ieraudzīt arī mūsdienās uz 10 latu naudas zīmes, ja palūkosieties vērīgi. Daudz ko var uzzināt arī no rotas lietām. Mazākās saktas ir domātas krekla aizspraušanai, bet tas nav tāpēc, ka senie latvieši nepazina pogas, jo pogas patiesībā pazina jau vidēja akmens laikmetā, jeb mezolītā. Šis saktu spraušanas veids ir vienkārši raksturīgs viduslaikos Ziemeļa Eiropai. Biedrībā ir savs rotkalis, kurš atdarina viduslaiku gredzenus. Rokas sprādas saktas un zina visu par tā laika simboliem. Šis ir Mežotnes apkaimes spirāla aprocis ar skuiņas ornamentu galos un ar čūskas ornamentu visā garumā. Bieži vien tiek atrastas karavīra rotas, aprocis ar speciālām dieva zīmēm, kuru uzdevums bija karavīra sargāšana. Šīs aprocis, kuras ir vienmēr atrastas kopā ar karavīra bruņojumu, vākāja karavīri. Tie karavīri, kuri jau 10. un 11. gadsimtā mantoja karavīru amatu. Un tad speciālā tādā rituālā šī aproce tika uzvilkta rokā apmēram 12 gadus vecam pusaudzim. Redzat, iet vēl uz rokas virsū, jā, tādam pusauģu izmēram varētu darēt, un to nekad nenovilkt, to vākāja visu mūžu. Vēl karavīriem bija cirvīšu formas piekariņi ar saules zīmēm, kuras nesa veiksmi kaujās. Rotas gatavoja no bronzas, zelta un sudraba. Es paklāju villainīt, man uzbīra sudrabiņš. Es paklāju villainīt, man uzbīra sudrabiņš. Bruknes muiža ir 18. gadsimta kultūrvēsturiskais piemineklis. Neskatoties uz to, ka muiža atrodas nomaļā vietā, prom no tirdzniecības ceļiem, Krofa dzimtas laikā tā piedzīvoja uzplaukumu. Lielā māja arī šodien ir apdzīvota. Šeit atrodas kalnu svētību kopiena, kura nodarbojas ar dažādās atkarībās nonākušu cilvēku ārstēšanu. Pamatā tad ir dziedināšana ar darbu.
darbs un lūkšana, tā devīze lūdzies un strādā. Plus māksla, darbs dabā, jo mēs uzskatām, ka tātad vide sakārto cilvēku, cilvēks sakārto vidi, vide savukārt sakārto cilvēku. Tātad pēdējie projekti mums ir šogad faktiski beidzās pēdējais projekts, tātad mēs atjaunojam 2 gados Bruknes mūžas fasādi, arī veicā drenāžas darbus, lai šī fasāde tātad nelobītos. Kopienas dibinātājs un garīgais tēvs ir priesteris Andrejs Mediņš. Te cilvēki ne tikai strādā, bet apgūst arī mākslu. Katru gadu notiek melnās keramikas mācības stundas. Meistari brauc no Latgales. Vēl Bruknā tiek realizēti mākslinieku plenēri, mūzikas un deju koncerti. Bībeles un drāmas nodarbības, tiek organizētas jauniešu un bērnu kristīgās vasaras nometnes, kā arī renesanses dārzas svētki. Vienvārdu sakot, Bruknes mūža veidojas par garīgās kultūras centru, un šim procesam uzmanīgi seko līdzi eņģelis Gabriels un citi. Mums Bruknē ir ļoti daudz eņģeļu. Eņģeļi gan ir ārpusē, kā jūs redzat šeit, fasādē ir renesanses dārzā. Un eņģeļu ir ļoti daudz iekšā, viņi šķiet paslēpušies vai gandrīz katrā grāmatu plauktā uz logiem, visur, kur vien var, un šie eņģeļi ir ļoti labdabīgi. Un mēs sakām, ka tie cilvēki, kas nāk uz Bruknu un kas palīdz Bruknai, un te arī ir mūsu eņģeļi, un mums Bruknē ir ļoti daudz eņģeļu, un ja viņu nebūtu, tad Bruknā arī nevarētu pastāvēt. Bauskas uzvara kādreiz bija bagātākais kolhozs Latvijā, un jau padomju laikā starp tā darbiniekiem atradās entuziasti, kuri sāk kolekcionēt lauksaimniecības tehniku un citas mašīnas. Tagad Gailīšu pagastā atpūtas kompleksā Miķelis ir izveidots muzejs. Pirmais, kas interesē apmeklētājs, protams, ir traktori. Cik tieši to bija Latvijā, tagad neviens vairs precīzi nezina. Jo atšķirībā no šodienas traktoram nav numura, nav reģistrācijas, nav tehniskās apskates, nav nodokļu, kas ir tas patīkamākais, un vadītājam nav apliecības. Mašīnai tas viss ir, bet traktoriem. Savukārt tvaika katliem numuri bija. To Latvijā bija ap 2000. Tvaika katlus Latvijā izmantoja līdz pat 30. gadu beigām. Tad atrodamies pie Angļu Rustona markas tvaika katla. Katls ir salīdzinoši vecs, 1890 kaut kādā gadā ražots, un Latvijas laukos visbiežāk kuļmašīnas darbināšanai, gateri, dzirnavas darbināja. Elektriskā tīkla laukos vēl nav, un mašīnām, kur nepieciešams liels spēks, visbiežāk tiek lietoti tvaika katli. Lauksaimniecības tehnikas un mašīnu muzejā ir arī automobīļi. Šeit tiek kolekcionēts viss, kas saistās ar Latviju. Ja sākumā sevišķi interesi tika izrādīta par to tehniku, kas ir bijusi līdz 2. pasaules karam, tad šodien jau interesanti ir 50. un 60. gadu tehnika. Pašlaik vietas trūkuma dēļ nekas nav izstādīts no cukurbiešu tehnikas, bet mums arī ir tas no tādas. Šodien bērniem tā jau ir eksotiska kultūra, jo viņi nemaz tā īsti nav redzējuši, tātad kas tas ir pa augu. No 20. gadiem līdz pat 2005. gadam cukurbietis bija vispopulārākā un ienesīgākā lauksaimniecības kultūra Bauskas rajonā, bet pēc tam cukurfabrikas likvidēja, tāpat kā savulaik kolhozus. Zinātnieki apgalvo, tas, ka Latvijā nav piramīdu, nenozīmē, ka tai nav savas vēstures. Pieminekļu un interesantu objektu pie mums ir saglabājušies ļoti daudz, un Bauskas novads ir tam piemērs.